Mani sauc Valters Ģērmanis, esmu uzņēmuma Evelatus īpašnieks un dibinātājs. Un paldies, Dāvid, par uzaicinājumu. Paldies, tiešām liels gods ir šodien būt te kopā ar jums. Un es ceru, ka šis vakars kādam no jums būs ļoti vērtīgs un kāds varēs kaut ko paņemt priekš sevīm. Un es sākšu savu stāstu, liecību un domas, sākšu ar to, kad bija 3 cilvēki, tāds eksperiments, tātad bija veikts eksperiments un bija 3 cilvēki. Viens bija no Vācijas, otrs bija no Francijas un trešais tur vēl no kaut kādas trešās valsts, Un tad katram no viņiem iedeva 2 bumbas, vienkārši tādas bumbas, tur rokās, Un, kur tādas bumbiņas iedeva rokā un iesaidināja tādā istabā, 20 kvadrātmetru istaba, un aizvēra viņus cietu uz veselu nedēļu. Lai eksperimentu tas uzdevums bija uzzināt, ko tad tie cilvēki ar tām bumbām darīs, un ko viņi izdomās, kādus projektus viņi izveidos, ar tām bumbām. Un tad nedēļa pagāja, tad atnāca pie tā vācieša un jautā, tātad, ko tu esi izdomājis? Viņš saka, nākat šurp iekšā, ienāca tie 3 tādi, kā lai saka, zolīdi profesori iekšā tajā istabā. Viņš nolika vienu bumbu vienā istabas stūrī un otru bumbu otrā istabas stūrī. Viņš saka, redziet, šeit ir autobans, te ir tāds ceļš, te ir tādi tilti, te viss ir tā izveidots, lai mēs ātri varētu kustēties, lai te viss notiek un lai visi procesi ātri te apmainās, te mašīnas braukā un tā tālāk. Viņi tādi, baigi forši tā pierakstīja, uzrakstīja, viss kārtībā, tā kā ļoti interesanti. Tā kā no tām 2 bumbiņām tiek izveidots vesels tāds projekts, ļoti interesanti. Aizgāja pie tā franča, atnāk pie viņa un jautā, ko tu esi izdomājis ar tām bumbām? Viņš paņēma tās bumbas un saka, skaties, redziet tās bumbas, viņas rekurtā virzās, tā grozās savā starpā, redziet, kā atomi un planētas, un te tā miedarbība notiek, starp viņām, un te ir rekur vesels formulas ir izrakstītas, kādas es atradu, kā tās bumbas vienu otru ietekmē, un te ir tādi likumi tiek atvērti kādi, un izmēri, un cipari, un dati. Profesori stāv, tiešām ļoti iespaidīgi, ļoti interesanti arī to visu pieraksta. Super, ejam tālāk, un tad atnāk pie tā trešā, un ienāk pie viņiem tā istabā, un jautā, ko tu esi izdarījis ar tām bumbām? Viņš sēž ar kādām bumbām? Tev tika iedodas 2 bumbas, tā projekts, ko tu esi izdarījis? Viņš saka, es nezinu, viena salūza, otra pazuda. Un tā ir arī ar mūsu dzīvi dažreiz, kad mums arī dzīvē ir kaut kas dots, un ko mēs daram ar to, kas mums dzīvē ir dots? Ko mēs iesākam ar tām lietām, kuras ir dotas mūsu dzīvē, tev un man. Tā, drusku tad par sevīm, Es piedzimu ļoti nelabvēlīgos apstākļos, tepat Rīgā. Piedzimu es ļoti nabadzīgā ģimenē, es zinu, ko nozīmē trūcība, es zinu, ko nozīmē, kad pietrūkst, kad nav, kad nevaru sev atļauties, nevaru pat atļauties vēlēties. Es zinu, ko nozīmē nav naudas, es zinu, ko nozīmē nabadzība, ko nozīmē nav ko ēst. Man tētis un mamma bērnībā izšķīrās, un man vajadzēja dzīvot ar manu onkuli. Es dzīvoju tādā koka mājā, varbūt ir bilde, tāda koka māja, Iļģu ciemā. Tur ir tikai krāsns apkure, nav karstā ūdens. Un tur es nodzīvoju savu bērnību. Es zinu, ko nozīmē nav ko ēst 1 dienu, nav ko ēst 2 dienas, nav ko ēst 3 dienas. Es zinu, ko nozīmē, kad leduskapī nav
Nav nekā, viņš ir vienkārši atvērts, un es zinu, ko nozīmē staigāt vienās drēbēs, fiziski vienās drēbēs, veselu gadu, ejot uz skolu, un es arī slikti mācījos, un tie nelabvēlīgi apstākļi, jā, tā ir mana virtuve, jā, tā ir mana istaba, jā, tur es dzīvoju, jā, šeit es skaldīju malku, jā, tās ir reālās fotogrāfijas, kuras tika taisītas kādu laiku atpakaļ. Tie ir tie dzīves apstākļi, tās ir tās divas bumbas, kas man tika iedotas šajā dzīvē. Un tā kā šeit ir vairāk vērsta tā tikšanās uz jauniešiem, es arī biju jaunietis, un kad man bija 15, 16 gadi, es uzdevu jautājumu vispār, priekš kam šitas viss? Priekš kam vispār šitā visa dzīve? Kāda jēga vispār tad dzīvot? Man tētis dzēra alkoholu vienkārši visu laiku. Un pats interesantākais, kad tajā visā nabadzībā, bet alkohols vienmēr ir. Un galvenais, ka viņi nevis pirka viņus kaut kur veikalos, ja, bet bija tāda viena kaimiņiena, kura viņu taisīja tur kā samagonu kaut kādu. Ja. Un tad viņi dzēra, viņi saņem kaut kādu pensiju, un tad visu laiku vienā dzeršanā. Un tad tie kautiņi, un policija tika izsaukta, un es redzēju ļoti sliktas ainas dzīvē, ka tiešām negribējās dzīvot. Vispār neredzēju jēgu dzīvot. Es ļoti slikti mācījos. No 1. klases jau paliku uz 2. gadu. Es sākumā paliku vasaras, pagarinātām vasaras mācība. Ja? Man bija, visiem ir 3 mēneši atpūta, man bija 2 mēneši, jo veselu mēnesi man vajadzēja staigāt vēl uz skolu papildus. Un tā bija 2., 3., 4., 5. un 6. klasē mani atstāja uz 2. gadu. Es 2 reizes mācījos 6. klasē, un tad arī 2 reizes mācījos 7. klasē. Tā kā es 2 reizes paliku uz 2. gadu. Es zinu, ko nozīmē nabadzība ne tikai no finansiālās puses, bet arī no ideiskās puses, no vispār zināšanas un sociālais kapitāls cilvēki, kurus es zināju. Es zinu, ko nozīmē nabadzība, ka tev vienkārši nav to normālu draugu, nav labu draugu, nav draudzes, jā, man nebija draudzes, es tajā brīdī vēl nezināju, nepazinu Dievu un neredzēju arī dzīvē jēgu, jā, priekš kam es te dzīvoju, ko es te vispār daru. Nebija nekādas jēgas vispār visā šitajā pasākumā, kā dzīve, un draudzējos ar sliktiem puišiem. Sliktiem kāpēc? Tāpēc, kad vienā dienā notika tā, ka mēs gājām uz tirzniecības centru, tur Iļģu ciemā, un nākot klāt, mani draugi, viņi paņēma tādas plaķenes, ja, un vienkārši pārkoda atslēgu riteņiem, ja, kuri bija piestiprināti pie tā veikala, un uzsēdās tiem riteņiem virsū un aizbrauc projām. Tajā brīdī es sapratu, kad manā dzīvē, ja es tā arī turpināšu draudzēties ar šiem puišiem, tad manā dzīvē nekas labs nesanāks. Man negaida nekas labs. Un, protams, kad tādos grūtos dzīves brīžos es sāku meklēt varbūt Dievs, ja, varbūt ir kāds Dievs, ja, jo pie manīm sāka nākt viena sieviete, mammas draudzene, un viņa mani uzrunāja. Viņa bija no draudzes, viņa nāca un uzrunāja mani, Valter, ir Dievs, kurš tevi mīl. Es sākumā, protams, domāju, ka tā ir sieviete no kaut kādas sektas. Es turējos pa gabalu, ja, es, kā lai saka, neusticējos viņai. Un viņa nesa ēdienu, viņa nesa makaronus, es atceros kā maizi. Un tad mēs 2 ar brāli vienkārši trēdām to visu. Ja, un tiešām man tā sieviete bija ļoti interesanta ar to, ka viņa man vienkārši ēst deva. Bet, kad viņam man vairāk un vairāk uzrunāja mani, es nostājos ceļos, es pateicu, Dievs, ja tu esi. Dievs, ja tu esi, es gribu tu zināt tevi. Ja tiešām ir tā, kad man kāds mani uzrunā, un kāds man saka, ka Dievs ir, un viņš ir dzīvs, un kad Jēzus Kristus tika sūtīts uz šito zemi,
lai atpestītu mani no maniem grēkiem, un viņš ir augšām cēlies, un viņš ir dzīvs joprojām, tā ir vienkārši, man bija ļoti grūti. Man bija ļoti grūti to saprast, kā tas ir un kā tas strādā. Bet es teicu, Dievs, ja tu esi, es gribu tevi zināt. Un ja ir iespējams tevi zināt un tevi izprast, tad es ļoti vēlos. Es ļoti vēlos to darīt. Es ļoti vēlos to saprast, vai tiešām tā ir. Un es jautāju, labi, es tai sievietei jautāju, kas ir jādara, lai zinātu Dievu? Kas vispār ir jāizdara? Viņa man teica, ka galvenais ir lūgt Dievu, un otrais jālasa ir Bībele. Man tas bija ļoti grūti. Ar lasīšanu man vispār bija problēmas, tā kā es slikti mācījos, man bija ļoti grūti ar to lasīšanu, bet es uzsāku lasīt Bībeli, un es uzsāku arī lūgt Dievu, un pavadīju tajā ļoti daudz laika. Ļoti daudz, tās ir 2, 3, 4 stundas dienā. Ja, pēc skolas es nāku mājās, vienkārši, kā lai saka, sēdot. Es vienkārši neredzēju citu ceļu, es neredzēju citus nekādus vienkārši kaut kādus darbības soļus, kā mana dzīve varētu vēl mainīties. Es pateicu Dievam, Dievs, ja tu esi 2 mēnešus, es katru dienu lasīšu Bībeli, es katru dienu lūkšu, vienkārši parādi man, priekš kam es te dzīvoju, kas man dzīvē ir jādara, maini manu dzīvi, jo es nevaru tā mocīties. Man visu laiku kauns ir. Es nācu uz skolu, ja, no manīm visu laiku tāda, ziniet, kā smaka no tās krāsnes, ja, ka tu viņu kurini, un tie dūmi nāk visu laiku, un arī tas ūdens, ja, viņa nav karsta ūdens, man nebija mājās, man bija tikai augsts ūdens, un ziemā augsts ūdens arī trubas aizsalst, un tad vienkārši tur katastrofa. Ja? Malkas arī nav nabadzības, tāpēc jāiet ir uz tirdziņu ar kājām, tur 1 kilometrs līdz Iļģuciem tirdziņam, lai varētu savākt tās kastes, nest viņus uz mājām, kurināt krāsni, tad vienkārši sildīt ūdeni un taupīt to ūdeni. Jo sākumā tu mazgā seju, ja, un pēc tam tikai tu vari mazgāt ķermeni un beigās kājas, tāpēc, ka tev ūdens ir ierobežots. Un vienmēr man likās, ka tur ir kaut kādi citi bagāti cilvēki, kuriem paveicās. Viņiem ir krāns mājās, var pagriezt augstais ūdens, šitā karstais, un kaut kādi īpaši cilvēki. Un es domāju, kāpēc tā ir, kad kādam paveicās? Kādam dzīvē paveicās, man nē. Kāpēc? Kāpēc? Viņam ir tāda ģimene, kas es esmu, nevienam nevajadzīgs. Skolā par mani skolotāji slikti izrunājās, tur, kā neticēja, ja, kad es esmu kaut kāds spējīgs, tur īpašais puisis. Nē, tā nebija. Vai es biju vajadzīgs saviem vecākiem? Vai es biju vajadzīgs skolotājiem? Cilvēks, kurš sēdēja pēdējā solā un vienkārši nepildīja neko, nekādus darbus. Un, kad man teica, izej no klases ārā, es vienkārši gāju ārā. Bet tajā brīdī, kad es sāku meklēt Dievu, es saņēmu Dieva svētību. Un es uzskatu, ka pats galvenais dzīvē ir atrast Dievu, tiešām atrast viņu personīgi. Un, kad tu viņu atrod, tad arī aicinājums atnāks. Vispārējais atnāks dzīvē, es tam ticu, jo tā ir mana dzīves pieredze. Atrodot Dievu, es atradu savu dzīves aicinājumu. Un, kā tas notika praktiski, ja? Jo tagad ir svarīgākais tās praktiskās lietas. Pirmkārt, lasīšana. Lasot, es transformēju savu prātu. Lasot, es ietekmēju savu prātu. Es izmainīju. Es sapratu, ka ir tādi likumi, kuri dzīvē strādā. Ja? Ir tādi likumi, kā, piemēram, cēloņu sakarības likums, ja? Kad kādas lietas, ko ietekmē un kāds ir gala rezultāts. Un tajā brīdī, kad es lasīju Dieva vārdu, lasīju Dieva vārdā rakstītos tekstus un stāstus, viņi transformēja manas domas par dzīvi, kāda vispār ir tā dzīve. Es sapratu, kāda ir tā miedarbība starp cilvēkiem, kā Dievs reaģē uz vienām un otrām lietām, un tas mani mainīja. Un es esmu pārliecināts, ka tajā brīdī, kad Dievs grib svētīt cilvēku, viņš sākumā maina viņa prātu. Sākumā mainās prāts. Un ja
atnāk lāsts cilvēka dzīvē, tad arī mainās prāts. Jo cilvēks nezina, kurā brīdī viņš kļūst gudrāks. Viņam to grūti izprast, ja? Kurā brīdī cilvēks kļūst gudrs. Ja? Šodien vai vakar viņš kļūst gudrāks, ja? Bet tas nāk ar tādu iekšējo atziņu kaut kādā dzīves procesā, kurā mēs iesaistamies. Tāpēc lasīšana katram ir ļoti svarīga. Lasīt Dievu vārdu, domāt, analizēt, kā lai saka, vairāk savas domas dziļāk likt tajā, par ko tad tiek Dieva vārds runā, par ko, kāpēc tieši tā viņš ir uzrakstīts, kāpēc tieši par šo situāciju ir rakstīts, kāpēc tieši šādiem vārdiem Jēzus runā saviem mācekļiem, kāpēc ne kaut kas cits, bet tieši šie vārdi tiek lietot. Un kad tu padziļinies, tu ieslēdz smadzenes, un tas ļoti palīdz. Ieslēgts smadzenes palīdz. Kas notika tālāk? Nākamais solis, ja? Es sapratu, jā, ka dzīvē nekas nav svarīgs, ir tikai Dievs, ja? Jo es viņu sajūtu savā dzīvē. Un tad man, kā lai saka, viss kājām gaisā, kad nevajag ne strādāt, neko citu darīt. Bet īstenībā ir jāstrādā. Jo tas, kurš nestrādā, tas, lai arī neēd. Pareizi? Un tā kā es zināju, ko nozīmē neēst, tad es sapratu, kad labāk ir strādāt. Ja? Jā, un es aizgāju, es atradu vienkārši arī draudzē vienu cilvēku, kurš nodarbojās ar metālūžņiem, un es sāku strādāt pie viņa un krāmēju metālūžņus. Ļoti grūts darbs, fizisks darbs, bet es to sāku darīt. Un kad es to darīju, tad kā tas neizklausītos tas jocīgi, bet visu naudu, kas man nāca, ja, es nesu draudzē. Tā bija mana ticība. Es zināju, ka Dievs par manīm parūpēsies. Bet tā bija mana ticība. Es nesaku, ka tā ir jādara nekādā gadījumā. Ja? Bet es saku, ka katram ir savs ceļš, kā viņu Dievs vada. Un es vienkārši ziedoju to naudu, ja, kura nāca pat tad, kad man nebija ko ēst. Bet tad kaut kādā brīnumainā kārtā parādījās kādi cilvēki no draudzes, vairāki, kuri redzēja, kad man ir vienkārši saplēsti apavi, kad man ir vienās pašās drēbēs, kad no manīm nāk tāda specifiska smaka, kad es nācu uz mājas grupiņām, manus apavus lika ārā no dzīvokļa ārā. Ja? Kad mēs nācām dzīvoklī iekšā, es ienācu ar apaviem. Un es liku viņus ģērbtuvē, ja? Es liku viņus tā vienkārši tos apavus. Bet, kad es gāju ārā, es meklēju apavus, nevarēju viņus atrast. Un man tā kā tur paskaties tur, un es vienkārši apsarku, ja? Kāds es biju, kādas man bija iekšējās sāpes, ja? Par to dzīvi, kurā es dzīvoju. Bet tajā brīdī, kad tu dari visu tiešām kā priekš Dieva, maksimāli labi, kad tu katru cilvēku, ar kuru tu satiecies, tu viņu vērtē augstāku par sevīm, un kad tu kalpo cilvēkiem, un mēģini dot viņiem to visu labāko, tad vispārējais viņš arī atnāk. Zini, kāpēc? Tāpēc, kad tu dari to Dievu priekšā. Tu dari to ar vislabāko atziņu. Kad es krāmu tos metālūžņus, kad es strādāju un krāmēju tos metālūžņus, mans tas darba devējs, viņš teica, ka labākā darbinieka kā mani nebija. Viņš nekad nebija redzējis tādu cilvēku, kurš nāk ātrāk par visiem, un kad jau darbs beidzās, viņš vēl paņem slotu un visu saslauka. Bet es to darīju Dievu priekšā. Es to nedarīju cilvēka priekšā. Tā bija mana ticība. Es atkal runāju par sevīm, ja? Tā bija mana ticība. Es daru to vienkārši Dievu priekšā. Es zinu, ka nevis cilvēks mani var svētīt, bet Dievs var svētīt. Amen? Tā ir. Jā, tā ir. Un tad vienā brīdī man sakrājās kaut kāda naudiņa, es tā ļoti ātri tagad saīsināšu, ja? Es nopirku mobīlo telefonu, mobilais telefons bija salauzts, viņam nestrādāja antēna, viņam nebija zonas, man vajadzēja viņu saremontēt. Es meklēju meistarus, aizbraucu uz centrālu tirgu atradu tādu meistardarbnīcu, un tur sēdēja meistars, viņš remontēja telefonus. Es viņam pajautāju, man vajag salabot manu telefonu,
Un viņš teica, salabot šito antēnu maksās 18 lati. Toreiz vēl lati bija. Tas bija ļoti daudz priekš manīm, jo par vienu dienu metālužņos es varēju nopelnīt 3 latus. Un 18 man bija ļoti daudz, diezgan dārgi. Un es viņam jautāju, klausies, 18 lati ok, bet no kā sastāv tas cipars? Kāpēc 18, nevis 17, piemēram, jeb 17,50? Kāpēc 18? Un viņš saka, tāpēc, kad detaļa maksā 10 un darbs maksā 8. Ok, jau saprotamāk. Tā kā darbs 8, 10 detaļa. Labi, detaļu es nekur nevarēšu dabūt. Ja? Lētāk, ja viņa 10 maksā, tad viņa ir 10. Bet darbs, varbūt es varu viņu paveikt pats. Viņš saka, principā nav nekas grūts, tur jāatskruvē, vienkārši jānomaina un viss. Es saku, es varētu to darīt. Un mēs sākām ar viņu runāt. Tad pienāca kaut kāds klients, jautāja kaut kādu vāciņu telefonam, un tas meistars pateica, mums nav tā vāciņa. Bet es pamanīju, kad uz skatloga bija tas vāciņš. Es saku, nē, tur derēs, es zinu, ka tas der. Un es viņam palīdzēju apkalpot vienu klientu. Tad mēs ar viņu vairāk, ilgāk sākām runāt un norunājām ar viņu kādas 3 stundas. Un pat tām 3 stundām es apkalpoju visus viņa klientus. Un, protams, es to darīju bez maksas, jā. Protams, es to darīju ar tīru sirdi, dot viņam kā sēti, jā, iesēt, dot viņam kaut kādu labumu. Un mēs tā iepazināmies, sadraudzējāmies, un es pie viņa strādāju kaut kādus 7-8 mēnešus par brīvu, bez nekādas algas. Es nācu pie viņa uz darbu un taisīju viņa remontus, arī savus remontus. Es sāku pirkt salauztus telefonus, remontēt viņus, un bija tāds, tagad ir ss.lv, ss.com, ja, bet bija doska.lv kādreiz. Ja. Tas pats, tā pati interneta vietne bija doska saucās. Ja. Un tajā brīdī, kad es pie viņa strādāju, es redzēju, kā vispār tas biznes viņš iet, ja, kā viss notiek. Tad man bija tie 17, 18 gadi. Un es to darīju bez maksas, vēlreiz saku. Es darīju to tāpēc, ka es gribēju dot vērtību tam cilvēkam, kurš arī man uzticējās, un viņš man apmācīja taisīt tos remontus. Un tad, kad man bija 18 gadi, tā bija vasara, es pienācu pie viņa klāt, un es saku, 18 pagāja, 19 gadu vasara, jā, 19 gadi vasara, tā bija, es pienācu pie viņa klāt, un es saku, klausies, es gribētu arī tādu meistaru darbnīcu kā tev, es arī gribētu tādu sev atvērt, vai tas ir iespējams? Vai to vispār var, vai kā tu uz to rēģies? Un viņš man pasauc uz kafēnīcu, mēs apsēdim uz divatā, un viņš man iedeva tādu atgriezenisko saiti. Viņš pateica, tādam cilvēkam kā tu, es esmu gatavs palīdzēt, šeit tev jurista telefona numurs, šeit tev grāmatvedības telefona numurs, pie manas grāmatvedis apkalpo šito firmu, tas tev maksās tik, tas tev maksās tik, te tu vari nopirkt visus instrumentus tiem remontu darbnīcai un tā tālāk. Viņš man vienkārši svētīja, un viņš pateica, taisi to, kas tev ir uz sirds, lai tev viss sanāk tikai vienīgā noruna. Nevar vaļā to meistaru darbnīcu centrālajā tirgu, jo viņš tur bija blakus. Ja? Un es atvēru pirmo veikaliņu uz Dvinska, sanāk aiz Bolderājas, uz Dvinska. Ja, tur parādas iela 5B, tad tur bija Nelda, tagad ir Iki vai Mego, kaut kāds tāds veikals. Ja. Otrajā stāvā 2 metri uz 2 metri veikaliņu, kuras ņēma naudu. Man uz to brīdi bija sakrāts 300 lati. Es paņēmu mēbeles no šķūņa, dēļus no tādas antrisols, no tādas skapja, no sekcijas, kur stāvēja kādreiz istabā. Es vienkārši izņēmu tavus dēļus, es viņus sazāģēju, vienkārši no viņiem saskruvēju galdu, paņēmu krēslu no mājām, uzliku tādu šiltīti uz A4 lapas, mobīlo telefonu remonts. Un tā es uzsāku savu uzņēmējdarbību. Atvēru individuālo komersantu, pašu kā komersants, ja? kā privāta persona, bet kā uzņēmējdarbība. Ja? Un pēc 2 gadiem tad es arī atvēru Evelatus uzņēmumu, kas ir Sijā Evelatus, kas šobrīd ir 45 veikali 3 Baltijas valstīs, gan Igaunija, Lietuva, Latvija. Kopējais uzņēmuma apgrozījums ir ap 20 miljoniem eiro.
Un, jā, strādā pie mums vairāk par 150 cilvēkiem. Tā kā viss dzīvē iespējams. Jā. Kad kā kristietis, kā ticīgs cilvēks, man bija svarīgi, ko Dievs grib. Ja? Ko Dievs tieši grib no manīm. Kāds ir tas viņa bauslis, jeb viņa vārds. Un tas pirmais bauslis, kuru es saprotu priekš sevīm, kā ziniet, ir Dieva baušļi. Ja? Mēs visi, kāds ir dzirdējis, ja? Kad ir Dieva baušļi. Un tas pirmais bauslis priekš manīm, kuru es esmu saņēmis, viņš ir nevis starp tiem baušļiem, kurus iedeva Mūzus, bet 1. Mūzes grāmata, 1. nodaļa, 27. 28. pants, tur ir rakstīts. Un Dievs radīja cilvēku pēc savas tēla un līdzības, pēc sava tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievī viņš radīja. Un 28. Un Dievs to svētīja, tas ir par jums, par katru no mums, viņš svētīja un sacīja viņiem. Augļojoties un vairojoties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi. To viņš ir pateicis tev un man. Tas ir viņa bauslis, tā ir tāda misija. Vairojies, audz, attīsties, liec mērķus, uzdrošinies, iekaro, ieņem. Tiecies, sapņo, Dievs saka tev to, vienkārši to dari. Tas ir tas galvenais. Un tie 10 baušļi, tie atbild uz vārdu, tie atbild uz jautājumu nevis ko darīt, bet kā to darīt. Ko darīt? Viņš saka vairojies, viņš saka ver uzņēmumu vaļā, uzdrošinies. Ņem, ja tu strādā kaut kādā uzņēmumā, uzdrošinies, paņem uz sevīm vairāk atbildības, uzliec lielākus mērķus, satiec jaunus klientus, iepērc jaunus produktus, dod, tiecies, audz, attīsties. Tas ir tavs mērķis dzīvē. Pagodini to Dievu. Kas ir jādara man dzīvē? Man ir jāvairojas, man ir jāaug, man ir jāattīstās, man ir jāatver savu potenciālu uz maksimumu. Nekas nav neiespējams. Viss ir iespējams. Pilnīgi viss. Un tas ir tavs mērķis, mans mērķis, katra Dieva bērna mērķis. Vairojies, plauksti, audz un attīsties. Un kā to darīt? Pirmais bauslis. Es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citu Dievu manā priekšā. Tā to dari, lai tev nav citu Dievu priekšā. Kā vēl? Lai tev, labi, visi 10 baušļi, es nelasīšu katru, ja, bet nezodz, ja, neskaties uz citām sievietēm, tur nezinu, uz vīriem, un lai tev nebūs iekārot savā tuvākā namu, ja, un tā tālāk. Ja, visi tie baušļi mums doti kā instrumenti, kādā veidā mums sasniegt Dieva dotos mērķus. Tāpēc es ticu, arī pēc savas personīgās pieredzes, es ticu, kad katrs cilvēks uz šīs zemes, ik viens ir īpašs. Katrs ir personība. Es pilnībā ticu, ka nav lieku cilvēku. Nav neviena lieka cilvēka. Katrs ir īpašs, katrs ir spējīgs, katrs var. Ja es dzīvoju tādos apstākļos, paliekot uz visiem tiem 2 gadiem, tur 2 reizes, ja es bez nekāda sociālā kapitāla, nevienu nezinot, bez nekādiem kredītiem, bez nekādas atbalsta, ja es varēju kaut ko dzīvē sasniegt, kaut vai drusciņu, kāpēc tu nevari? Kāpēc? 2 rokas, 2 kājas, tas pats, viss viens un tas pats, tikai domāšana, dažāda, softs, iekšējais softs, dažāds. Un tas softs, mēs viņu visu laiku taisam updateu, katru dienu mēs uztveram informāciju. Tāpēc es tevi iedvesmoju, kā lai saka, likt augstus mērķus, cītīgi darboties un attīstīt sevi. Uzņemoties lielāku atbildību, to attīsti tikai sevi.
Visu, ko dzīvē tu dari, tu tikai attīsti un veido sevi, vairāk neko. Tu veido sevi. Kad tu pat neko nedari, tu pieredini savu ķermeni neko nedarīt. Kad tu spēlē spēlītes, tu pieredini savu ķermeni, kā lai saka, saņemt sajūtas no spēlītēm. Kad tu kaut ko dari, attīsti, skrien, tu attīsti sevi, lai vieglāk un tālāk skrietu, lai attīstītu sevi un tā tālāk. Visu, ko mēs daram, mēs veidojam sevi. Paldies jums!